Pēdējās dienas tirgos ļoti izaicinošas. Varēja iekrist daudz lamatās. Piemēram, pagājušajā nedēļā Nvidia atskaitījās, nākamajā dienā atverās ar lielu plusu, pēc tam seko dienas laikā akcija krītās, aizvarās ar mīnusu. Pēc tam vakardien, pirmdienā visi tirgi zaļi, viss lec uz augšu, spekulatīvās akcijas ir kā kura pa 2, pa 5, pa 10, pa 15% pieaug. Atnāk otrdiena, ko mēs redzam, atkal viss gāžas lejā. Tas pats AMD. Vakar pirmdienā smuki auga, otrdienā redzam atkal -9%. Un tās īstenībā ir tādas buļļu lamatas, kas vakardien bija, kur arī šķist, viss aug, ir jālec iekšā. Bet, tāpēc tās saucās buļļu lamatas, ka ir risks iekāpt iekšā un piedzīvot atkal kritumus zemāk. Kā būs tieši tālāk rīt vai parīt aizkrīt, protams, neviens nezina. Bet šajos tirgus apstākļos ir ļoti jāuzmanās un nevajag izdarīt pārsteidzīgus secinājumus. Iespējas būs, bet ir jāierauga kaut kāda stabilāka virzība vienā virzienā. Pagaidām virzība šķiet uz dienvidiem.